Čau, esam atkal apakaļ. Izklausies kaut kas bauro. Bet sanāk tā, ka šitais būs iepazīšanās video, jo lieta tāda, kad es biju ielicis visus video klipus datorā. Tas pašs pirmos ar 1. septembru un tā tālāk. Un pēc tam es ieliku vēl klipus. Un man kaut kā, nezinu kā, viņi visi izdzēsās. Un man viss materiāls aizgāja pālajās, zilajās. Tā kā viss jāfilmē pa jaunu. Labi, mēģinās montēt kaut ko no kā man ir. Kas ar optiku kaut kādu briežu safilmēt, tas man ir. Bet nav man nekāda tāda runājumie video, ar ko briežu slīgs teikmēši. Kaut kas izklausās, ka pauroja. Nu, iesprātīgi iekšā, bet nu jā, man neko darīt. Kaut kas tur bija pastāstījis. Nu, pastāstījis pa jaunu atkal. Šodien 15. Vēl pus septembris priekšā. Laura, davai, ejam. Vēl skatīties. Nu ko? Ir jau 4. septembris. Esam atkal apakaļ mežā. Vakar izlaidām. Viši saguroši bijām. Tā. Ejam šodien skatīties, kas notiek atkal mežā. Pēdējā reize, ka bija. Pēdējā reize, ka biju, tai vakarā, kad es tur līdi pa tiem brikšņiem pesījos ārā. Neko vairs neiefilmēju, bet vienu bulvēnu apskatīju. Nešāvu, kā vajadzēja. Tur nesanāca. Tad es dzirdēju, kur vēl 2 buļļi iebaurojās, bet vajag vēl kaut kas tikai sāka baurot ap 9 vakarā. Gan nāc uz 9. Vēl nav tā baigā buļļu aktivitāte. Briežutis. Vēl nav tā baigā buļļu aktivitāte. Tāpēc viņi arī tik vēl sāk baurot. Bet šodien baigais siltums. Plus tagad 24 vai 25 grādi. Es nomainīju savu outfitu uz plānākām drēbēm. Un es mainīju imidžu. No man bārdu vairāk. Nepatīk man bārdas, tomēr būs ir gājis. Šita ten, tur, kur tas koks. Tad man tas būls bija. Todien. Bet pēdējā reizē. Un, jā. Iesim iekšā. Iesim skatīties, kas notiek. Un tad jau redzēsim, kā viss turpināsies. Kā mums ies. Tad man barotā ir ko muca. To nav uzlikts, bet vajadzētu uztaisīt. Tā kā jā, davai tad jau. Ko teiktu? Tā jau tiekās vēlāk. Esmu atnācis līdz beidzot vietai, kur es tagad sēdēšu. Gaidīšu, klausīšos, kas notiek. Esmu izcauslapšu. Lēnām nācu. Šitādi izstās tā vietiņa, kur es tagad stāvēšu.
iekšā. Uz traktora pēdas. Nu nezinu. Vai nu kāds ir bijis ar suni staigāt. Vai nu tas bija vilks. Ja tas bija vilks, tad tas bija kaut kāds vilkats. Tā pēdas bija gan iztekama plaukstu. Satīk būtu interesanti. Bet pēdas bija riktīgā īstenībā. Labi, viņas miltīs var bišķiņ tur tā. Var paspiesties lielāk, bet vienalga. Fakts ir fakts. Tā kā gaidām, ka kaut kas sāks baurot un tad jau līdz vēlākam. Cik ir pulkstens? 8. Redz, tomēr karstā laikā kaimiņu teritorijā kaut kas sāk baurot. Tur, kur tas būšu, ko es teicu. Man kaut kas te tā, kaut tur tā, kaut kas izcēlās. Prātīgi izkalsies, tā kā aiziet kaut tur, bet es vispār neko neredzēju. Ja būtu pūles bijis, tad es jau kaut kāds drāks pamanījis, bet liela iespēja, ka koils man te viens labs koils dzīvojās. Tā, nepārvadams. Varbūt, ka tas tā ir redzēts. Gaidām, kā aktivizēs pārējie. Caurredz. Viens manā pusē kaut kur tur arī sāk atdzīvināties. Karači pietiks sēdēt. Precīzāk pietiks stāvēt. Viens ir šitā veiklē, kur ir dziesma. Iepaurojās. Labāk lēni, kā arī aiziešu tur tā. Jo šeit pagaidā nekā kaut kas visu laiku prācājās, bet es gribētu teikt, ka iespējams, ka cūkas. Vienkārši pilns mežs ir zīlēm tagad. Viņas visu. Pirmīt izklausījās, ka saplēsās. Tā kā jā, vai iesim tur skatīties, kas tur ir. Viena kolas toča cirsmā ārā. Sūtīgs vējš toča pūšanas cirsa virsā. Viena kolas ir ārā. Pašu baurotāji nekur neredzu. Varbūt sēž krūmos. Tur tā kova aizgāja uz labo pusi. Vējš ļoti sūtīgs. Varbūt viņš jau izdziesmā ielīd. Jā, pagaid bišķi varbūt ierūcās. Ārā jau liela tumsa. Man redzēt īsti nevar. Cik debesis var redzēt. Tā arī. Man tur beidzās. Nezinu, kur tas būlis palika. Tikai to govi redzēju. Kaut kas tur nobrakšķēja cirsmā. Tā arī klusums, arī tā gova pazudusam. Nezinu. Atcēlās laikam gaisā un aizlidoja.
Kā tā? Jau tiekamies nākamajā dienā. Redzēs tikai vai rīt vai parīt. Vai parīt. Ir 7. septembra rīt. Sestdiena. Atkal mežā. Un mēģinās tik kāda mulim klāt. Skatīsies, ja nepaliks galīgi gaiši un neapklusīs, tā varbūt šodien izdosies kaut ko apskatīt. Bet tā redzēs. Tā parasti bieži bijis, ka bauro pa tumsu, bet kā paliek gaiši, tā uzreiz muti ciet. Vai cūks noņēmušās pa ceļu pie zīlēm. Viss novandīts. Sakrūktis apmalās. Tā ka jā, tad jau skatīsimies, kā mums šodien beigsies. Kā jau es teicu, ka būs tā, ka ienāks iekšā līdz vietai vietai, kur pauroja. Uznāks gaisam un vairs nekā nepauros. Tas man visvairāk pēc ir rītos. Tā atrodas uz mežu, ķipa pauro. Mežā paliek gaiši un apklust. Tur prom kaimiņos kaut kas pauro, bet tur vistic, tur ir prieštārs. Kad no tā prieštārs tie prieš pauro. Šorīt, diemžēl, tukšais. Vajag švaki īstenībā, nekāda baiga aktivitāte nebija. Bet kā tur izgāja tai cirsmā ārā, es redzēju kaut kādu goteni ar kaut kādu jauno būlēni, es izspiedātu. Bet tā vairāk, diemžēl, nekā. Neko darīt. Redzēs, ja šovakar braukšu vai rīt no rīta vai rīt vakar, tad jau tiekamies cerams beidzot līdz kādiem rezultātiem arī. Nu, esam apakaļ. Tāpat diena, 7. septembris. Tikai vakars jau. Nu, iesim atkal apakaļ iekšā, turpat, kur bijām šorīt. Kaut kur tur bauroja. Bet neko baigi neredzējām. Tā kā mēģināsim kaut ko ieraudzīt. Tā izšķirtumā kaut kur apsēdīsimies un gaidīsim. Bruksīši ir akņojušies. Tā nu tas ir. Tu ienāc cirsmā. Uz ceļu gaidi, kad sāksies kaut kāda kustība. Nu vismaz, kad sāksies kāds pauru, kaut kur sāks kāds pauru.
uztaisīs vienu vakaru vai vienu rītu bedri. Paurojas, reku, es taču te vanītī iešu sēdē. Varbūt kaut ko izdomās sagrāņi. Kas to nezinu. Labs eksens.